Čau visiem! Šodien svētdiena, ārā sniegs, un mēs ar jauniešiem esam sapulcējušies Kalnziedu muzejā. Jo ir palikusi tikai nedēļa līdz projekta prezentēšanai, un tagad mēs jums par to pastāstīsim. Jūs zināt, kāpēc ir velosipēds? Reiz kāds mednieks bieži medībās esot braucis ar divriteni, lai ātrāk un pēc iespējas klusāk pārvarētu attālumus. Viņš bija labs vīrs, bieži cienāja vietējos ļaudis ar medījumiem un deva padomus iesācējiem. Vienreiz aizbraucot medībās, vīrs esot pazudis. Viņu meklēja vietējie mežsargi, bet laika gaitā tā arī viņu neizdevās atrast. Taču kāds mednieks no mūsdienām stāstīja, ka esot apmaldījies mežā un nevarējis atrast ceļu uz mašīnu. Par laimi, esot saticis kādu mednieku uz velosipēda. Šis esot ar roku rādījis, lai seko viņam, un dīvainā kārtā vīrs uz velosipēda parādīja ceļu līdz mašīnai. Par šādu brīnumainu palīdzību esot ziņojuši jau vairāki cilvēki. Laikam ejot, vecie ļaudis saka, ka tas esot pazudušā vīra gars, kas palīdz atrast pareizu ceļu situācijā, kad liekas, ka vairs nav izējas. Beidz ākstīties. Īstenībā bija tā. Mūsu iedvesmas avots ir Aizraukles mākslas skola, kas arī izveidoja savu velosipēdu. Un mēs šo tradīciju nolēmām turpināt un izveidot savu velosipēdu. Kāpēc tieši velosipēds? Tāpēc, ka velosipēds iedvesmo aktīvam dzīvesveidam. Kāpēc tieši velosipēds? Tas ir pirmkārt sens izgudrojums, kurš savā laikā palīdzēja cilvēcei ātrāk tik uz priekšu. Man personīgi patīk riteņbraukšana, un es ceru, ka šis velosipēds motivēs izveidot vēl veloceliņus. Reku zirgs! Velosipēds man patīk, jo uz viņa ir ērtāk pārvietoties nekā uz zirga. Kāpēc tieši velosipēds? Es domāju, ka tas būs kā iespējas mūsu pilsētas iedzīvotājiem pārsēsties no automobīļa uz velosipēdu un padarīt mūsu pilsētu ekoloģiskāku. Kāpēc tieši velosipēds? Varbūt tāpēc, ka tas var kļūt par Aizkraukles pilsētas simbolu. Ko tas mums ir devis? Mēs sanācām kopā tik dažādi. Katrs ar savām prasmēm, zināšanām un komunikācijas spējām. Lai atstātu Aizrauklē kaut ko interesantu un paliekošu.